Vai jūs mūsdienās lietojat arī pulksteņus? Kādi mājās ir? Vai dieniņas dažādi? Man ir uz rokas Ķīnas pulkstenis, var sakot, ražotāji. Būtībā viss jau tie Ķīnas pulksteņi tagad ir. Jā, tagad ir. Jā, pie siena jau tur arī, jā, kādi viņi tādi viņi ir. Visādi ir bijis, dažādi. Tādi ir, nu, ko tur vajag. Tātad visu mūžu lietots arī rokas pulkstenis? Rokas pulksteņi arī, jā. Jā. Nu, un tas brīdis būs pienācis. Un akurāti iet, visu var sakot tā. Un kas ar tā mums nedrīkst vairs lietot? Nē, protams, drīkst. Bet runa par to, ka no sestdienas uz svētdienu mēs griežam pulksteni 1 stundu atpakaļ. Ak, nu jau tas laiks ir klāta. Jā. Un es nemaz no kalendara paskatījus. Tā jau rādio nokladzinās un televizors nokladzinās. Visu darbu apdarīti, var sakot, un jūtamies kā no kurš. Nu, un tas, ka stundu griežam pulksteni atpakaļ, tas, teiksim, jūs paudzi varētu ietekmēt. Nezinu, es tas pārmaiņas neko nemaz nejūtu. Mēs šodien trešā prognozes. To mēs jūtam. Mēs jūtam tās prognozes. Tādas sirnam tā kā vajag. Vai kāds savu. Bet stundu ātrāk būs tumšs, vai tas netraucēs? Kas koši mums traucēs? 2 veciem pensionāriem. Jā, kur sēd izstāvot, skatās pa logā. Mums jau 84 gadi. Un interesanti, ka mēs vienā gadā, vienā dienā un vienā datumā precējamies. Un kā tas bija jūsu jaunībā? Vai tad arī griez pulksteni rudenī un pavasarī uz priekšu un atpakaļ? Vācu laikā, kad tas bija patiešām Latvijas laikā, Ulmaņa laikā. Latvijas laiks neatceros. Latvijas laikā negriez. Es nezinu, kā tu zini labāk, es nezinu. Es zinu labāk. Bet vai Vācu laikā arī negrozīja? Krievu laikā tikai sāka grozīt tu pulksteni. Man tā liekas, kad grozīja, jā? Kā jūs domājat, vai tas kaut ko dos? Es nezinu. Es arī domāju, ka kā no kurām? Vai dieniņa augsts mēs paliek? ir pa veci, lai spries par to. Sakiet, lūdzu, vai jūs arī mūsdienās 21. gadsimtā lietojat pulksteni? Nelietoju. Man nevajag. Kādēļ? Mašīnā ir pulkstenis, vai neiebrauc. Nu, tā atliek, pie darba nav obligāti jābūt tieši tādā laikā. Arī, priekš kā man pulkstenis. Man mājās stāv 3 pulkstenis. Neviens neiet. Visam ir baterijas, var teikt, lupadās. Bet kā ar modinātāju? Modinātājs es piecējos tieši tad, kad man vajag. Tad es arī piecējos. Kādreiz braucos uz tālbraucējiem. Un tad, ja brauc, tad nav jau tagad tas pulkstenis, kur ir vai ne. Tad jau uznāc tāds višķi nepareiz tas, ka tu vairs nevar jūt, ka nevarat vairāk braukt. 15 minūtes. Noliekos 15 minūtes paceļas, un jau braucām. Nu, un, teiksim, telefonā jau arī mums ir pulkstenis. Ir, bet to reti, kad izliet lietot. Tikai zvanišanas pēc, ja kādam vajag piezvanīt, tad ir piezvanīt. Un oktobra beigās, rudenī, mēs pēdējā svētdienā griežam pulksteni 1 stundu atpakaļ. Kā to jūs vērtējat? Tas, nezinu, tas laikam nav vajadzīgs. Priekš kam? Ko darīs mazie cilvēci, kam jāceļas vēl agrāk un agri jāiet gulēt? Viņš neies gulēt tik ātri. Kā to es nezinu. Cilvēkiem būs jāpierod. Bet pierast jau tu vari lielais cilvēks pieradies, tas mazais jau nevar pierast. Es tam vispār tā domāju. Un tad tā reāli skatoties iznāk, ka šī diennakts pēdējā no sestdienas uz svētdienas iznāk nevis 24 stundas, bet 25, jo griežam 1 stundu atpakaļ. Bet pareizi. Tas nav rīktīgi. Es nepiekrītu. Oktobra pēdējā nedēļas nogalē no sestdienas uz svētdienu naktī no 2 uz 3 mēs griežam pulksteni 1 stundu atpakaļ. Kā jūs vērtējat to? Man jau vispār liekas, ka tā pulksteņa griešana, ka viņa ir lieka.
vienkārši cilvēkiem pēc tam pierast. Vai tas ietaupījums ir tik liels, kā, teiksim, tā viena grūtā diena pēc tam. Bet, tajā brīdī, kad sanāk tā stunda mazāk gulēt. Jūsuprāt, kāds varētu būt šis ietaupījums, ko jūs minējāt? Pamatā jau, cik es saprotu, tas ir par elektroenerģiju, vai, teiksim, mazāk sanāk uz apgaismojumu un tādām lietām. Vai jūsuprāt ir viegli pierast šo stundu agrāk celties? Pirmā diena nav patīkama, bet nedēļas laikā var. Un vai vispār lietojat pulksteni? Telefonā tak ir? Telefonā ir. Šobrīd, mājās, protams, ir pie sienām pulksteņi. Šobrīd gan bez rokas pulksteņa esmu palicis, bet es lietoju arī rokas pulksteņi. Visu laiku lietojāt? Kādu laiciņu lietoju, jā. Vai viņš vairāk kā pulkstenis bija kalpojis, vai arī, teiksim, kā aksesuārs, kaut kas tam līdzīgs? Tai pašā ziemā, teiksim, ir vieglāk pavilkt mēteli nost un paskatīties uz rokas, nekā vilkt no kabatas telefonu ārā. Bet arī kā aksesuārs, protams. Un modinātājs? Tur gan telefons pārsvarā tiek izmantots. Jo to var pieregulēt ar kādu skaļumu, ar kādu toni vajag, tad vieglāk pamosties. Pulkstenim kā tādam, jūsuprāt, ir nākotne? Telefons viņu neizspiedīs no nišas? Grūti pateikt. Elektronika jau aizvien vairāk iespiežās. Arī rokas pulksteņi ir elektroniski un ar zvanīšanas funkcijām šobrīd. Tā kā... Bet, cilvēkiem jau patīk arī tādas, teiksim, retro lietas, nostalģija, kas atsauc. Tā kā es domāju, ka varbūt tā daļa paliks mazāka, bet, ka viņi joprojām būs. Oktobra beigās no sestdienas uz svētdienu pēdējā nedēļā mēs griežam Latvijā pulksteni 1 stundu atpakaļ. Kā jūs vērtējat? Vai tas ir tā vērts? Es domāju, ka tas nav to vērts. Es vienkārši kaut ko izdomāts ir kaut kas un būs nepierāsts tā kaut celties un negulēts, būs nakts un tā. Beigās iznāk, ka viena diennakts gadā ir 25 stundas gara. Jā. Bet tad, kad atkal būs jāgriež apakaļ, tad atkal būs pārmaiņas un tad jau būs īsāks. Un vai tas, teiksim, tieši šajā gulēšanas procesā radīs problēmu, teiksim? Varbūt ne jums, tas vispār cilvēkiem. Varbūt citiem tas traucēs, kuriem ir atbildīgāk darba vai kas, negulēts nakts, un līdz ar to ir dienas sabojāt, tā teikt. Arī bērniem jāpierod taču. Protams. Slikts atzīmes būs skolās. Ties gan nedēļa būs brīvdienas skolā. Bet vispār, vai lietojat pulksteni? Personīgi, cik pastos telefonā, tik arī ir. Jums vispār nav pulksteņa? Man nē. Personīgi nav. Pat ne pie sienas mājās, ne modinātājs? Mājās ir, protams. Mājās ir pulkstenis, laiks ir vajadzīgs. Darbu kaut kā jāzina cikos, viss. Un no rīta, kad mostaties, vai zvana modinātājs un telefons? Telefons. Kādēļ šāda izvēle? Vienkārši parocīgi. Nav jāceļas, tur jāiet pie galda, pēc pulkstenis jāslēdz ārā. Telefonu paņem, tur pagulātas un izslēdz. Tā var aizmigt otrais? Protams. Tāpēc pieceļās bišķiņa ātrāk uzstādi. Pienākusi oktobra pēdējās pilnās nedēļas, var teikt jau nogale, un no sestdienas uz svētdienu mēs griežam pulksteni 1 stundu atpakaļ. Jūs vērtējums, vai ir tā vērts? Ļoti tā vērts. Mums vairāk laika mācīties un būt pašam ar sevi. Tā kā esmu students, tad tas man diezgan nosvara. Un jā, vairāk laika arī savīt savu draugu. Un tomēr 1 stundu savādāk celties, gulties, vai tas neietekmēs bioloģisko procesu jums? Nē, galīgi nav tā. Es gribētu teikt, ka es pats jau īstenībā diezgan mainu savas gulēšanas paradumus. Un tas ritms reiz ir diezgan slīdošs un laikā variē. Tas ir atkarīgs no sesijas tuvuma? Jā, tas ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem. No mācībām,
gan citādāk. Un vai vispār lietojat pulksteni? Jā, vienīgais drošais pulkstenis, kas ir mobilais telefons. Cita pulksteņa, parastā pulksteņa nav vispār? Es rokas nerāsāju gan. Bet kā ir ar modinātāju un pie sienas? Mobilais pulkstenis to arī ļoti labi to funkciju veids. Vai, kā jūs prognozējat, minējāt mobilo telefonu, vai viņš neizspiedīs parasto pulksteni no savu parastā teiksim, nišas? Nezinu, grūti tā teikt, tāds rokas pulkstenis, ko tā aptaustīt, un tas viss dizains, man liekas, tas ir vairāk tāda modes un varbūt arī vīrišķīga un pazīme, un es domāju, ka tādā ziņā viņš to, ja vispār izspiedīs, tad ne tik ātri. Nu, tas uz tuvāk nākotnē tālāk. Un, lai, teiksim, rokas pulkstenis, ja jums tāds būtu, viņš būtu tikai kā pulkstenis, ja veikt arī kā, teiksim, kaut kādu aksesuāru lomu. Šis ir tādi visam. Primārā funkcija, protams, ir parādīt laiku. Tas būtu, protams, pretēji tam pierastajam mobilo telefonu variantam, ka es pa laikam mērķi ieskatīties arī savu rokas pulkstenī. Taču iespējams viņš arī kaut kādu citādāku aspektu varētu aizpildīt dzīvē. Kad nopirkšu, tad redzēt. Šīs nedēļas nogalē, naktī no sestdienas uz svētdienu, mēs pārgriezīsim pulksteni stundu atpakaļ. Jūs vērtējums šādam solim? Es galīgi to neatzīstu, jo tāpat tas ir bērniem, skolniekiem jāceļas uz skolu un kamēr pierod un tā tālāk un viss tā dzīves rituāls. Nē, neatzīst. Mainās bioloģiskais ritms? Arī mainās bioloģiskais ritms. Vai varētu būt no tā kāds ekonomiskais labums jūsuprāt? Nu, es nezinu, par tiem lielām pilsētām varbūt kaut kur, bet man nav tāds domas. Un pulkstenis kā tāds? Vai lietojat pulksteni? Jā, lietos. Kādi jums ir? Rokas pulkstenis vai vēl sienas pulkstenis kāds? Vaidienis, katrai istabai ir pulkstenis un pat virtuve un viss pulksteņi. Arī rokas pulksteni lietojat? Jā, lietoju. Viss. Telefonā tak arī ir pulkstenis, vai tas nedomāts? Arī ir pulkstenis, visur ir pulkstenis. Nu, kā tā bez pulksteni? Un kā būs ar modinātāju? Vai uzliksim telefonu zvanu, jeb parasto modinātāju? Tagad tas man visu laiku bija ritms tāds mūsu ģimenei, kad bez modinātāja viss cēlās. Un tagad es nezinu, kā būs, kā pagriezīs to stundu. Tagad vajadzēs kaut kā slikt, jā. Varbūt tieši šī stunda ietekmēs, ka jālieto parastais pulkstenis? Parastais modinātājs? Varbūt, jā. To redzēs tagad, kad pagriezīs. Viss ritms izjauc. Šīs nedēļas nogalē, naktī no sestdienas uz svētdienu, mēs Latvijā, tāpat kā daudzies pasaulē, griežam pulksteni 1 stundu atpakaļ. Vai jūs ietekmēs šī pārmaiņa? Es domāju, ka no sākuma jau ietekmēs, bet pēc tam jau pielāgosies tāpat kā katru reizi pielāgojās. Tad jau būs ritms tāds pats kā vienmēr. Šī stunda jums ir būtiska, ko mēs izmainīsim laika ritmā? Jā, jo mēs varēsim ilgāk pagulēt. un tas man ļoti patīk, jo man patīk gulēt. Bet no rīta būs agrāk jāceļās. Jā, tas, bet tas tā, es nezinu. To jau pieradīs pie tā. Kā jūs domājat, vai kāds labums no tā ir? Jēga tam? Ja godīgi, es nezinu, mēs tam īstenībā nesaskatu nekādu jēgu, jo tagad griežam stundu uz atpakaļ, pēc tam pavasarī atkal stundu uz priekšu, un tad es nesaprotu, kāda jēga no tā, ko tā stunda izmaina, es nezinu. Varētu palikt pie viena laika, un tad es laiku pie tā laika arī dzīvot, un viss. Un pulkstenis, ko jums kā tāds nozīmē dzīvē? Jums ir rokas pulkstenis, piemēram? Nav man rokas pulkstenis, bet man es parasti pulksteni skatos telefonā.
Nu, pulkstenis jau kā pats ir ļoti svarīgs, lai cilvēks varētu saplānot savu laiku un lai zinātu, cik ir pulkstenis un cik ir laiks un cikos viņam kur ir jābūt. Jo, ja bez pulksteņa nebūtu, tad es nezinu. Ne, tad droši vien būtu kaut kāds cits veids, kā mēs skatītos laiku un meklēt. Un mājās ir pulkstenis. Jā, mājās ir pulkstenis. Pie sienas? Pie sienas un uz galda un datorā. Bet kā ir ar modinātāju? Modinātājs telefonā. Tātad bez modinātāja pulksteņa iztiekam? Nu nē, es uzlieku modinātāju telefonā, jā. Un tad tā, bet tā modinātāja pulkstenis man nav. Bez tā var iztikt, jo tagad jau telefonos ir modinātājs, un tad jau pārsvarā jau visi izmanto to telefonu. Vai tieši šis telefona pakalpojums kā pulksteņa laika noteicējs neizspiedīs pulksteni no savas ierastās nišas, un varbūt viņš nebūs vairs vajadzīgs? Es domāju, ka nē, tāpēc, ka ir jau cilvēki, kuriem nav vispār telefonu, viņi izmanto pulksteni. Un jebkurā gadījumā mājās jau tā ne jau visu laiku skatīsies telefonā. Šeit pie tās sienas pulksteni, un arī pulkstenis ir kā interjera aksesuārs, kur mēs izmantojam. Un, tā kā es domāju, ka nebūs tā, ka pulkstenis jau paliks un viņš būs vienmēr. Jūs vērtējums tam, ka šīs nedēļas nogalē, naktī no sestdienas uz svētdienu, mēs pārgriežam laiku 1 stundu atpakaļ. Tā es uzskatu, ka tā ir tāda muļķība. Tā vēl ir palikusi no padomu laikiem, bet tur nevar neko teikt par padomu laikiem. Jo mēs neesam mājas, mēs jau tā pašā sfērā vēl esam. Sākot no visiem vadošajiem un zemākajiem. Tā kā tas jau ir gēnos iekšā padomu laiki. Tos izmantoja tāpēc, lai nodarbinātu ilgāk, agrāk un viss lielāks darblaiks būtu padomu laikā triecinieki. Bet tomēr daudzās pasaules valstīs tā dara. Viņi dara, viņi tikai tā pielāgojas. Latvija ergo būtu tas, un tie tur manto vairāk par to, lai uzliek. Bet tas ir tāds pukals viss. Vai jūs domājat, tas cilvēku kaut kādā veidā ietekmēs? Es nezinu, uz citu jau ietekmē, kaut kas ietekmē. Piemēram, es viņu pilnīgā, es viņu neizjūtu visu. Kā es ir cēlies, es viņu pārorientējos vēl, man nekādas problēmas nav. Citam jau būtu tāds, ka labs savies kaut kādas problēmas jau. Rudens jau kas tas kā kuram cilvēkam. Varbūt bērniem tas? Bērniem būtu tas organisms. Nobriedis vēl tādi šitās izmaiņas. Tā. Tiem varētu būt tā. Un kā vērtēt to, ka ir itin daudz laika joslas? Tas laika joslas tāds arī nebūtu, ne. Man, piemēram, tas varbūt, jā, ka kaut kā lielām stundu skaitam, tur varbūt jābūt kāda 12 tā, kaut ko vairāk, tad es viņu uzstā. Bet tas man neietekmē. Un, teiksim, laikrādes, kā mēs tautā sakam, pulkstenis. Vai jūs lietojat rokas pulksteni un pārējos pulksteņus? Es lietoju rokas pulksteni, jo tas ir tāds instinkts pierasts tā, lai gan mobilā jāi. Jā, tieši tā. Bet mobilā, pie to vajag pierast tā. Es esmu pieradis pie rokas pulksteni, un tas man ir tā. Un mājās pie sienas? Mājās pie sienas man ir tas mehaniskais, kas zvana stundas un pusstundas. Lai gan cits saka, kā vispār pie to var pierast, bet es tev viņu nedzirdu. Lai gan viņš zvana tur. Ierasta lieta? Ierasta lieta, jā. Un modinātājs? Modinātājs ne. Tas man pilnīgi nav vajadzīgs. Es esmu tā pielāgojies, ka intervāls var būt kaut ko 10-5 minūtes starpību, cikos es gribu pamūžot. Bioloģiskais pulkstenis? Tas ir bioloģiskais pulkstenis, tas man iestrādāts. Saka, lūdzu, vai tevi ietekmē šī te pulksteņa pagriešana naktī no sestdienas uz svētdienu pa 1 stundu atpakaļ? Es domāju, ka diezgan ietekmē, kad no skolas jānāk, būs vēlāk iet. Būs ātrāk jāatceļās. Un tā skola būs ieiet, es domāju, ietekmē diezgan daudz. Vai tas būs ilgi tavuprāt, kamēr pieradīsi? Kā jau nē, kā tas nekas diži neko nemaina, katru gadu tā ir bijis, tad neko diži nemainīs. Varbūt palīdzēs arī tas, ka nākamnedēļ ir skolu brīvdienas? Jā, tas diezgan labi palīdzēs, jā. Varēs vairāk iztrakoties. Un, teiksim, pulkstenis kā tāds. Vai tu lieto pulksteni, jeb laiku skaties telefonā? Nē, es lietoju gan pulksteni, gan telefonu. Piemēram, izlādējies telefons, tad es paskatos pulksteni, lai laiku zinātu, mājās laicīgāk jāierodas un tam līdzīgi.
Tu un rokas pulkstenis? Jā. Ir? Jā. Nu, tagad personīgi nav uz rokas virsū, bet nu, tā parasti nesāja pulksteni. Uz rokas, jā. Un mājās kāda pulksteņa ir? Elektroniskie un datorā. Kā visas malās pulksteņi stāv. Tad arī dažreiz televizorā pasaules pulksteņi. Tam līdzīgi, jā. Un modinātājs? Kas tev modina? Modina mamma. Pats no rīta nevar pamosties un modinātais. Ja uzslēdz modinātāju, to viņa arī nospiež nost un guļ tālāk. Tā kā modinātāju neizmantoja. Bet mamma ar ko mostās? Ar modinātāju jeb ar telefonu zvanu? Ar telefonu zvanu. Telefonu zvans viņas kaut kā vairāk labāk pamodina, jo modinātājs kaut kā, ne tā visai pamodina. Vai šī iespēja telefonā izmantot pulksteni, tavuprāt, neizspiedīs pulksteni kā tādu? Varbūt viņš nav vajadzīgs? Man liekas, ka jā, ka diezgan pulkstenis, kad tie jaunie telefoni, jo tas pulkstenis ierīkots, ka tas pulkstenis vairs diži nebūs vajadzīgs vairs.